Čau! Ko skaties? Nu jā, pareizi. Man ir 12 gadi. Mamma vēl Jānīt uz 1. klasi un šis bļauj. Par ko? Par ko 12 gadi? Es tev pateikšu, Jānīt. Par to balto lapu, kas es būtu bez šiem saviem 12 gadiem. 1. klasē. Par pirmajiem cipariem un burtiem, par saskaitīšanu un atņemšanu, par mūziku, ko baudīju pirmajās mūzikas stundās un krāsainajiem krītiņiem zīmēšanā. 2. klasē par reizreitinu un dalīšanu, par skaidriem milkavēs un milzīgo mīlestību pret teātri. 3. klasē par pirmo zilbi angļu valodā. 4. klasē par nezināmo X un sarežģītajām figūrām. 5. klasē, Jānīt 5. klasē par uztīgu ziku, par nenormāli aizraujošo datoru pasauli, par mūsu vidi, par matemātiskajām daļām un dīvainajiem procentiem. 6. klasē par apbrīnojamo pasaules vēsturi un negatīvajiem skaitļiem. 7. klasē par milzīgo globus un trīsstūriem ģeometrijā, par bioloģiju, kas mēs īsti esam. 8. klasē par sprākstošo ķīmiju un degošo spirti, kas nenormāli smirt pēc zivīm, par Ņūtonu fizikā, par kvadrātsaknēm un, protams, par Pitagora teorēmu. 9. klasē par magnētismu, par enerģiju, par spēku, par mūsu 40. gadiem un kā nu ne bez skeleta bioloģijas stundās. 10. klasē. 10. klasē Jāni par draugiem uz mūžu, par latviešiem literatūrā, par ilgajām diskusijām kultūroloģijas stundās, par draudošo pasauli programmēšanā un neaizmirstamajiem 10. skolēnu dziesmu un deju svētkiem. 11. klasē par naudu ekonomikā, par politiķiem un par sadarbību ZZ čempionātā. 12. klasē par pirmo mīlestību, ar vācieti ar savu antarktību. Un nemazāk nozīmīgo pēc pastardienas ar Gunariju Austu. Un visbeidzot, Jāni, par sevi. Par krāsaino lapas pusi, kas nu ir piepildījusies nekur citur, kā tikai skolā. Manās otrajās mājās.